Ēterā Svētbrīdis, mani sauc Rolands Bračs, esmu mācītājs, un lasīsim no Jāņa evaņģēlija 11. nodaļas. Jēzus šeit saka tā: Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos, ja arī mirs. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Vai tu to tici? Protams, mēs attiecamies pret ticību dažādi, pret mūžīgo dzīvību, pret nāvi mēs izturamies dažādi. Mēs no savas dzīves sagaidām daudz ko. Bet viens, ko mēs skaidri paredzam visi, ir tas, ka, diemžēl, mūsu dzīve uz šīs zemes reiz beigsies. Un tad savukārt Jēzus ir tas, kurš apgalvo un saka: es esmu augšām celšanās. Ko tas nozīmē? Man šķiet, ka mums ir grūti saprast visu augšām celšanās būtību, mums ir grūti saprast mūžīgās dzīvības apsolījumu, bet ir skaidrs, ka mēs tam varam noticēt, mēs varam sakārtot savā dzīvē attiecības ar Dievu, mēs varam izlīgt ar viņu, mēs varam saņemt grēku piedošanu un mūžīgās dzīvības apsolījumu. Un mēs varam noticēt, ka pat ja arī šeit uz zemes mana dzīve beigsies, tad es dzīvošu mūžīgi debesīs. Un tieši tāpēc arī šajā vakarā es vēlētos, lai mēs kopā palūdzam šo grēku nožēlas lūgšanu, šo izlīgšanas lūgšanu, pēc kura mēs droši varam saukties par Dieva bērniem. Debes Tēvs, es tavā priekšā nāku kā tavs bērns, un es šajā brīdī lūdzu piedošanu par visiem saviem grēkiem. Es lūdzu piedošanu par apzinātajiem, neapzinātajiem grēkiem. Es pieņemu tavu dēlu Jēzu Kristu par savu glābēju un pestītāju. Un es ticu, ka viņš 3. dienā ir augšām cēlies, lai es mūžīgi dzīvotu. Es pieņemu tavu dēlu par savu glābēju un pestītāju. To es vēlreiz apliecinu, debes Tēvs, tavā priekšā, tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Nu ko? Rīt būs atkal jauna diena. Sāksim lasīt Bībeli, lasīsim tās vietas, kas ir saprotamas, sāksim lūgt, pats galvenais lūgt no sirds. Un atradīsim baznīcu, atradīsim draudzi, kur mēs varēsim dziļāk izprast Dieva prātu. Lai Dievs mums visus svētī.